Jau par tradīciju Valmieras pilsētas svētkos kļuvusi muzicēšana pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietās un arī autobusos. Svētku kulminācijas dienā sestdien valmierieši un pilsētas viesi ar muzikālu priekšnesumu tika sagaidīti Valmieras autoostā. Koncertu autobusu pasažieriem sniedza Valmieras mūzikas skolas audzēkņa direktora Aivara Cepīša vadībā, atskaņojot dažādus populārus gan pašmāju, gan ārzemju komponistu skaņdarbus. Pēc tam koncerts tika sniegts arī 8. maršruta autobusā, kas devās uz Kocēniem un atpakaļ. Jums spēlē Valmieras mūzikas skola! Sveicu jūs visus pilsētas svētkos! Tie, kuri zina, jums pa godu Raimonds Pauls, kuri zina, dziedam līdz! Tradīcija Valmieras pilsētas svētkos. Kā vērtējat, atbalstām? Jā, ļoti labi. Vajag labi. Pirmo reizi pār tādu pilsētas svētku. Es esmu patīkami pārsteigta. Super, vajag labi. Tiešām patīkami un prieks sirdī pa visu. Pa Valmieras svētkiem un ka mums tā ir noorganizēts viss. Tiešām labi. Ar koncertu autobusā uzņēmuma VTO Valmiera pasažieri tiek priecāti jau 3. gadu. Šī reize bija īpaša arī ar to, ka Valmieras mūzikas skolas audzēkne Annija izpildīja paša sacerētu dziesmu, un šis iespējams bija pirmais gadījums Latvijā, kad pirmatskaņojums izpildīts autobusā. Dzirdēts par dažādiem tādiem performancēm, varbūt Rīgā, vēl kaut kur Valmierā, nē, tā kā tas patīkam. Ļoti interesanti, saistoši, jā. Paldies, var teikt, Valmieras mūzikas skolai, pilsētai, jā. Uzreiz interesantāk braukšana, jā? Interesantāk braukšana, jā. Varētu jau gribēt, lai katru dienu kaut kas tāds autobusā būtu. Jā, tā braukšana diezgan ilgi salīdzinoši no Kocēniem līdz centram. Tā ir. Un kā tev patīk? Man arī ļoti labi. Mēs braucam uz atrakcijām un tieši jaukāk pavadīt laiku autobusā, kad dziedu un spēlē. Man vispār pašai arī patīk spēlēt un es spēlēju violi. Valmieras mūzikas skolas audzēkņi ir gandarīti, ka viņiem ir dot iespēju šādā veidā iepriecināt valmieriešus un pilsētas viesus. Un arī pašiem jau tā ir neparasta situācija un pārbaudījums vienlaikus. Jo muzicēt uz skatuves, kas ir nemitīgā kustībā, sanāk tikai vienreiz gadā pilsētas svētkos. Priekš manīm šis jau bija 2. gads, kā es piedalos šādos muzikālajos autobusos. Un varu atzīties, ka šitas gads bija mazliet vieglāks, jo nebija tik silts laiks. Mazliet bija, šogad bija vēsāks. Kur no ārā? Paskaties. Jā, bet tajā gadā pavisam bija. Man likās, ka kā 40 grādi bija jau autobusā iekšā. Es vienmēr priecājos par to, ka mūs uzaicina kāds. Un šogad mūs uzaicināja VTU Zane, sabiedriskās attiecības, un mēs atsaucāmies, samēģinājām, un tagad esam te. Un es domāju, ka tas pasākums ir ļoti svarīgs, pirms jau mūzikas skolai. Jo man arī daži klausītāji jautāja, kas tas pa instrumentu? Nu, tas ir fagots, ja? Tātad cilvēki iepazīst jaunus instrumentus. Man patīk, ka kaut ko tādu izdomā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir ekskluzīvāk. Kā vēl viens pārsteigums autobusu pasažieriem bija melnās frakās ietērpušies jauni puiši, kuri dāvināja simboliskus no papīra veidotus ziedu pušķīšus, kā arī palīdzēja ar iekāpšanu un izkāpšanu no autobusa.